esmu Evelīna un Paula. Es nevaru nocēt, ka mēs atkal filmējam video, tas ir pārāk ilgs laiks pagājis. Un šodien mēs filmēsim Beauty Guru festivālu video. Ļoti sen nekas tāds nav bijis manā kanālā, un tā kā festivāla sezona un vasara tuvojas, es domāju, ka šis būtu ļoti labs laiks, jo šonedēļ, šo sestdienu, 28. maijā būs ZZ festivāls, kas ir tā kā ZZ čempionāts, ZZ talantu visapvienots festivāls, un, protams, ka es tur arī pati būšu. Un tā kā tas ir pirmais festivāls, mēs vēlējamies jums nedaudz parādīt to, kā tam gatavoties, un mēs ļoti ceram jūs tur redzēt. Šajā video mēs jums parādīsim dažādas apģērba idejas, kā arī must-haves lietas, kas būs nepieciešamas. Un, protams, gatavoties pirmajam festivālam, kas ir ZZ festivāls, visi linki būs aprakstā, lai jūs zināt laiku un tā tālāk. Tas notiks pie jūras, tas ir arī, kur mēs šobrīd atrodamies, un speciāli braucām filmēt šeit video. Jā. Mēs ļoti ceram, ka jums šis video patika, un lai jums patīkam skatīšanā. Sākšos ar tādām lietām, kuras, manuprāt, jums būtu jāsagatavo pirms jūs dodaties uz festivālu. Un pirmā noteikti būtu šie flash tattoos, jeb spīdīgie tetuvējumi. Es tos redzu visur, un tas jau ir bijis trends kopš pagājušā gada. Tas ir ļoti labs un vienkārši aksesuārs, kā papildināt jūsu apģērbu komplektu. Otrā lieta, par kuru jums ieteikt aizdomāties, ir puķu kroņi. Tie vienmēr ir ļoti stilīgi un festivālos tos ļoti daudz velk. Manuprāt, arī tas ļoti labi papildinās jūsu apģērbu komplektu un liks jums izstīties pēc puķu princeses. Un tad pēdējā lieta, ko jums ieteikt paņemt līdzi, ir šīs salvetes pret eļļainumu. Es par tām esmu jau ļoti daudz reizes stāstījis, bet tās vienmēr izglābi un liek jūs sejā izstīties ļoti labi visās bildēs. Tā kā festivāls notiks pie jūras, kā pirmo apģērbu komplektu, es izvēlējos kaut ko ļoti maigu un gaisīgu. Es izvēlējos baltu, gandrīz caurspīdīgi plīvojošu kleitu, kuras nopirku internetu veikalā Romve, un šo kleitu papildināju ar daudz dažādiem zelta aksesuāriem, ar kaklarotām no H&M un citiem veikaliem, kā arī mana roksprādze arī ir no veikala Romve. Otrajam apģērbu komplektam es izvēlējos ko daudz festivālīgu. Cilvēki, kas jums paskatīsies un uzreiz sapratīs, ka jūs esat atnākuši uz festivālu ballēties. Manuprāt, šis komplekts ir ļoti krāsains un pozitīvs. Visas drēbes, ko es redzu šajā komplektā, ir no internetu veikala romve.com. Es savilku šo sinepju krāsas kroptopu, kuram ir gari striķīši, kurus jūs varat sasiet kā vien vēlaties. Šo kroptopu es savilku ar džinsu svārkiem, kuriem pa vidu ir poziņas un krēma krāsas kimono. Festivāli ir vieta, kur jūs tiešām varat sev pateikt, jā, vasara ir klāt un man ir jautri. Paņemiet līdz savas draudzenes uz festivālu, dejojiet pie jūsu mīļākajām grupām, pavadiet daudz laika un iegūstat daudz atmiņas. Es jums novēlu visu to labāko un ceru, ka šis pirmais festivāls būs viens no tiem labākajiem. Paldies, ka skatījāties šo video, ne tikai manā kanālā ir video, bet arī Paulas kanālā. Un viņas kanālā mēs nofilmējām ļoti apkaunojošu video, kas ir tas, kā mēs reaģējam uz mūsu veciem kolēbu. Pirms šī video mums ir bijuši kādi 5 kolēbi? 5 video. 6, jā, varbūt kaut kur tā. Un tā kā mēs reaģējam uz dažādiem video un cerams, ka jums tas patiks. Tā kā, protams, ka arī Paulas video un Paulas kanāls būs aprakstā. Paldies, ka skatījāties, tad jau tiekamies pavisam drīz manā nākamajā video. Atā!